Labdien! Es esmu Anna Uzpila. Es nāku no Piltenes. Nu tur, kur tie Piltenes brāģeri. Mācos 6. klasē. Es piedalos vairākos pulciņos, bet vislabāk man patīk dziedāt popstudijā Jūras sakmentiņu. Es arī labprāt dziedu duetā ar savu mazo brālīti. Bet vai jums nebūtu nekas pretī, ja mēs šodien parunātu par meliem? Vai zinājāt, ka tad, kad samelo, sāk kustēties ausis? Pats to nevar just, tik apkārtēji redz. Šo es arī iemācīju savam mazajam brālītim. Tas bija tā. Brālītis atbrauca mājās no laukiem, pieskrien pie manis un saka: mums laukos tik lieli kurmļi, ka ābols no ābelēm rauj nost. Tad es padomāju un teicu: brāli, vai tu zini, ka tad, kad tu samelo, tev sāk kustēties ausis, nu tā kā tam zilonim no mūtenes. Brālis saķer ausis un saka: nē, man nekustās ausis, jo es nemeloju, tev pašai kustās ausis. Un tā tagad vienmēr, kad viņš man grib ko samelot, viņš tur ausis, bet es jau arī labprāt klausos, ko šoreiz būs sadomājis. Tagad lūdzu, paceliet rokas tie, kuri nekad nav melojuši. Man šķiet, ka tur kāda austiņa pakustējās. Tur kaut kas nav tīrs. Nu jā. Folklorā ir ļoti bieži pieminēta kāda tautība, kura spēja vilku no meža izrunāt laukā, un sabilē viņu ir diezgan. Tas notika tā. Kāds čigāns gāja pa ielu un sev līdzi vilka zirgu aiz ķēdes. Pieskrien saimnieks un saka: es tevi iesūdzēšu tiesā, tu man zirgu sodz. Čigāns atbild: bet mīļo saimnieku, es nav vainīgs. Es gāju pa pļauju un skatās, zemē nomest labi ķēdi. Tiešām labi, labai mantai tak neļaus sapūt. Es viņam ķēdi un nes mājās, bet tas zirgs, tas pagāns, viņš man velkās līdzi. Man arī mājās ir zirgs, bet ne zakts. Vai jūs ticat baltajiem meliem? Ir vairākas latviešu tautas pasakas par tiem, nu tad es jums vienu šodien izstāstīšu. Labi meli. Kādam tēvam reiz bijuši 3 dēli, 2 gudri un 3. muļķis, kā jau visās latviešu tautas pasakās. Brāļiem bijusi ļoti nepieciešama uguns, lai zaļu gaļu paceptu. Nu, muļķītis uzkāpa priedē un skatījās. Jā, tur un tur esot uguns. Vecākais brālis gāja pakaļ. Pie uguns tas atrada svecīti. Labvakar, veco tev, iedosi lūdzu drusku uguns. Mums zaļu gaļu vajag uzcept. Labprāt, dēls. Bet vai tu vari labus melus pastāstīt? Ja spēsi, uguni dabūsi. Ja nē, māciņa gaļas no ciskas sāra. Vecākais brālis gudrojas un gudrojas, bet nekas gudrs neiznācis. Nu gāja vidējais brālis. Labvakar, veco tev. Iedosi lūdzu drusku uguns, zaļu gaļu pacepties. Labprāt, dēls. Bet vai tu varēsi labus melus sadomāt? Ja spēsi, uguni dabūsi. Ja nē, 2 mārciņas gaļas no ciskas ārā. Vidējais brālis gudrojas un gudrojas un gudrojas, bet arī šim nekas diži gudrs neiznācis. Nu gāja muļķītis. Labvakar, veco tev! Iedod lūdzu drusku uguns, mums tur cepeši cepam. Tev gan laba mute, dēls, varbūt tu spēsi labus melus sadomāt. Ja spēsi, uguni dabūsi. Ja nē, 3 mārciņas gaļas no ciskas ārā. Veco tev, kas nu melus nesagudros, baltu patiesību, tas jau grūtāk. Bet to gan saku, ja melus nesagudrošu, nedabūšu uguni, tu varēsi dabūt gaļu.
gan uguni, gan tik daudz gaļas, cik maniem brāļiem izņēma. Jā, tā tu vari darīt, bet nu tad sāc. Sākšu gan, ļauj man tikai siekaus varīt. Reiz bija tā. Es gāju pa mežu, un man ļoti gribējās ēst, nu tik ļoti, ka mēli būtu norīs. Te paceļu acis un ieraugu koka dobumā 3 balodīšus, tik mīkstas kā pulpēšas. Gribu balodīšus sapēst, bet tavu nelaimi, nevaru roku dabūt dobumā iekšā. Nu ielīdu pats, noēd balodīšus. Gribu list laukā, bet nevaru, tik resns tai platumā noēdies. Izdomāju, aiztaku mājā pēc cirģa, izrobu caurumu lielāku, nu izdienu ērti, jo ērti. Tas viss var būt. Nesaki, tas viss var būt, atklausies tālāk. Te reiz dzirdu briesmīgu troksni un domāju, ja pasaule negāžas, kas drīz tūliņ kritīs. Bet nē, tur pavisam cita nelaime. 7 bites kaujas ar 8 vilkiem. Domāju, tieši šķirt, bet labāk nē. Ja nu man no tā trokšņa aizkrīt tausis, nu tad tā labi pikti uzsauca. Ej, varmākas, ko kaujaties? Bites atbild. Vilki varmākas grib no mums, no katras bites 8 mucas medus izspiest. Es pārdomāju, tā gan ir varmācība. Tūliņ pat izrauju zobenus, nokauju vilkus, novelku ādas, izžāvēju, iešu uz labu laimi pārdot. Te padzirdu, debesīs esot tirgus. Nu kāpju kalnā un tik eju uz augšu, eju, tad pēkšņi man priekšā liels caurums, kā krītu caurumā iekšā, nokrītu pašā tirgu. Pārdodu ādas, nu iešu paskatīties, ko mirušie dara. Es tur redzēju tavu tēvu un manēju arī, bet manam tēvam klājas krietni labāk nekā tavējam. Viņš kāp tavam tēvam mugurā un jādelē kaput. Tās nevar būt! Vecītis iesaucies. Bet, protams, ka tas nevar būt, vecīt. Es jau tikai muļķības stāstīju, lai dabūtu uguni un gaļu. Nu, vecītim bija jādod gan uguns, gan gaļu. Viss labs, kas labi beidzas. Paldies!